Tagad mēs ar jums izbrauksim kreiso pagriezienu no Beņģaminas ielas uz Dzirnavu ielu. Tad diezgan bieži eksāmenos arī kursanti krīt iekšā, un es jums parādīšu tieši, ko krīt iekšā. Pirmām kārtām, braucot šeit un izpildot kreiso pagriezienu, tagad gan mums tāda situācija nav, bet ļoti bieži no labās puses brauc trolejbus vai autobus, un viņš braucot taisni, izveidot diezgan lielu aizsegu, un kursanti to neapzinās. Un līdz ar to sāk izpildīt kreiso pagriezienu, pat nesaprotot, vai nāk pretīm braucošie. Tā kā tā ir pirmā ļoti lielā lieta, tad skatieties, vai jums nav aizsegs, jo pretīm braucošie jums nāk rekur no tā ceļa, kas aiziet mazliet ieslīp pa labi. Un tad otra lielā kļūda ir tā, ka tad, kad, pieņemsim, šie pabrauks garām, mēs brauksim dziļāk, trajektoriju mēs veidojam vienkārši gar līniju raustīto. Un nepamana gājējs uz šķērsojumās brauktuvas. Tad gājēji uz šķērsojumās brauktuvas mums ir jāpalaiž stāvot, paliekot šeit. Nevis jau sagriežot un aizšķērsojot pretējo, bet rekur šajā vietā. Es skatos, vai nav man gājēji, pretīm braucošie vairs nav, un tikai tagad es varu izpildīt manevru. Tā kā šo visu ņemiet vērā.